Čau. Tā, draugi, laikam ir pienākusi tā diena, ka esmu saņēmis no savas māsas gardumus un saldumus un tādas lietas, bet mūsu mīļā Latvija, mūsu mīļie muitnieki man ir uzdevuši nomaksāt nodokli par šo sūtījumu. Ieved muita 2,76 € un pievienotās vērtības nodoklis 23,72 €. Tā, esmu tagad neapmierināts, ka man jāmaksā ir PVN un tādas lietas, jo skaidri un gaiši te norādīts, ka tā ir dāvana. Nu labi, bet katrā ziņā es līdz piezvanīšu muitai un pajautāšu, kāpēc. Ja ir uzrādīts dāvana, ja viņš pārsniedz 45 €, tad mums jārēķina, mēs neko nevaram darīt. Nu, tas tā kā... Ja viņš ir līdz 45 €, tad nerēķina, tad neapliekam mēs tā summa, ja, bet ja viņš pārsniedz, tad mēs rēķinam, tad mēs neko nevaram darīt. Tas tā visiem ir. Bet jautājums tāds, ja viņi nākotnē man sūta pat lielu paku, bet uzrāda $40, nu tad... Lūdzu, nu tad dariet. Nu, bet tas nebūs, jā, jūs neplēsīsiet vaļā un nereiķināsiet katru snikeru vērtību tagad. Nu, netaču, nu kas pa muļķībām, nu... Nu tā, draugi, laiks paskatīties, kas tad ir atsūtīts man un pārējiem no Amerikas. Tā. Kožļenis. Šitas gan es pasaucu. Čipsi 80% mazāk tauku. Made with real cinnamon. Brownie. Garšīgi izstās. Živenes un marshmallow pies. Tad, nu, pagaršosim. Nu, ar ko tad es sākšu? Nu, šitas man par rokai. Sāksim ar 2-bite brownies. Jāpastāstas par derīgumu termiņš. 08, 25, tā, 25. augusts, ja? Tāda mums izskatās. Pēc izskata izskatās, ka viņi ir mīkstāki. Kūst paši mutē. Ļoti garšīgi, ļoti saldi. Apkārt ir tāda kā mīkla un pa vidu kaut kas mīksts. Ļoti garšīgi. Cinnamon rolls. Šādas bulciņas. Smažo pēc kanēļa. Nā, šitas nav tik labi. Tāda sajūta, ka viņiem mīkla nav līdz galam izcepusies. Mīkla ir tāda lipīga. Nu, nezinu. Nu, šitie nav tie paši labākie. Banana marshmallow pies. $1,99. Tur iekšā ir tādi daudz. Paņemsim vienu. 190 kalorijas šitā. Ļoti saldi. Pa vidu ir tas zefīrs. Apliets ar banānu glazūru un 2 cepumi. Nu, nezinu. Pārāk saldi. Cepumi. Chunky chip. Tāda cepumiņa. Šitas ir labs. No sākuma tāds sāļš. Tur ir tāda šokolādes gabaliņa un tad tie piedod saldumu. Un tur baigi foršā tāda garša kombinācija sāļša saldu. Nu, normāli. Šitie labi. Tālāk. Piparmētra cepumi. Es jūtu, ka šitie būs ļoti saldi. Nu, piparmētra garša tur ļoti attālināti ir. Es tie sapratu. Pa virs ir uzkaisīts piparmētra tā kā končiņas maziņas. Protams, tas viss ir ļoti salds, tas baltais ir ļoti salds. Un cepums arī
kā jau cepums ļoti salds. Nedomāju, ka tas ir manā gaumē. Ļoti saldi, ļoti saldi. Es nesaprotu, kāpēc tik saldi. Man negaršo tik saldas lietas. Nav brīnums, ka viņi visu tur ir resni. Jā, daži cepumi bija garšīgi. Man garšoja tie cepumi ar šokolādi. Bet pārējie nē. Nu, es esmu pārliecināts, ka tur ir vēl garšīgākas lietas nekā man tika atsūtītas. Un es domāju, ka, ja es tur reāli būtu uz vietas, tad es arī spētu izgaršot visus tos cepumus, jo es pieņemu, ka tie cinnamon bulciņas, ja tās kanēļmaizītes bija jāēd svaigas, jo pašlaik viņas tādas, vai viņas ir pa ceļu izkustušas, vai kā, vienkārši nav tā garša. Es esmu pārliecināts, ka viņām jābūt garšīgākām. Vai arī viņas tādas ir vienkārši negaršīgas. Un piparmētra cepumi kaut kā neiet kopā, tas saldais ar to piparmētra garšu. Bet katrā ziņā liels paldies, Sarmija, ka tu man to atsūtīji. Paldies, skatītāji, ka jūs šo visu noskatījāties. Un es esmu pārliecināts, ja jūs kaut ko Sarmītai palūksiet, lai viņa atsūta, tad viņi to arī izdarīs. Labi, draugi, nevilkšu vairs garumā, jo mute galīgi izkaltus, baigi dzert gribās tagad pēc tiem saldumiem. Varbūt man šis salda likās tāpēc, ka es mēnesi nebiju ēdis neko saldu. Un sāļi man likās varbūt tāpēc tie čipsi, jo es arī mēnesi nekādu salu nebiju lietojis. Varbūt tas ir tas iemesls. Varbūt nav, varbūt tā vienkārši. Labi, čau, paldies!